Labvakar, cienījamie hokeja līdzjutēji! Liels prieks jūs uzrunāt šajā vakarā un īpaša spēle, īpašā laikā, protams, Latvijas U20 junior hokeja izlase aizvedīs grupu turnīru noslēdzošo spēli. Gaišie formas darbi Latvijai un vecgada hokejs var sākties Latvijas izlasēji. Tātad pirmais virknējums arī kāpj uz ledus, Erika lielā ātrumā un beigās arī viņam ir nopietnas savainojums, kas liekas spēlēt ilgāku laiku. Te raidīt ripu uz vārtiem un piespiež pie ledus Petterī. Tagad no pustāls distances. Mēties bloķēts, otrs mētiens garām vārtiem. Arī šajā epizodē tomēr spēja notriekties kājas Helēnijus un izspēlē tomēr uz vīnu. Kas par epizodi? Lūk! Šķīta jau, ka Helēnijus būs neutralizēts spēks spēle pie laukuma apmales hokejs, kurš ir spēlējis arī Amerikas hokeja līgā. Nav viegli viņu nogāzt no kājām. Māņu maners, lūk, skatāmies vēlreiz uzmanību šeit kreisajā apmalē. No šīs skatu punkta Helēnijus tikai tiek iestumts apmalē. Viņš spēja noturēties kājās, savāc rīp. Māņu maners atdot piespēli. Un te jau Feldbergs krītienā mēģināja glābt situāciju. Tas nebija iespējams. Redzam, Līšits no šajā epizodē zaudēja divu cīņā. Un te ir tā pieredze pieaugšo hokejā, pilnīgi noteikti, ko var arī uzsvērt Konsta Helēnijus. Labi iespēja šeit mēties pa vārtiem un Feldbergs. Šits vairākums, kā minēja, arī pamainīts. Gan sastāvziņā, gan arī spēļziņā. Un te labi izpils vārtu priekšu. Vārtiem Mateiko finālā. Latvijai 4 punkti 4 spēlēs, un savukārt Somijā. Somijam par 1 punktu šobrīd vairāk. Nepieciešams panākums, lai cīnītu trešo vietu grupā. Labs mēdiens no distances, plauks mēdiens Erikam Mateigo. Vēl tuvāk pie vārtiem uz vārtu priekšu neļājam izdarīt mētienu, turpinās tur arī Kangas un mēģiniet iegūt ripu te ātri jāceļ kājas Feldbergam. Viņš ir gatavs, bet bez nulles. Trešo vietu grupā ar 4 izcīnītiem punktiem. Čehija bija 4 un 4. vieta Slovākija 2, bet te tikmēr arī pielido vārtos pēc standarta situācijas. Faktiski arī šis vārtu guvums Somijam. Redzam vēlreiz iemetiens pie saviem vārtiem. Ne pirmā reize arī šajā turnīrā zaudēts vārtu pēc zaudēt iemetienu. Šeit metiens no distances. Ja kā sākotnē šī tad nevainīga situācija, bet šāda metiena, maza redzamība Feldbergam. Un vēl jau jautājums, vai Rīpa nemainīja trajektoriju, beigās ne. Bulāns pa kreisi, Līšits uz vīnu metiens un Rīpa ir pie vārtsarga. Rīpa nebija kontrolē, pats Falkons jau īpaši dažādas vecuma grupas pārstāvot, bet spēlē Somijā un tur arī gūst pieredzi. Tagad principā arī šeit spēle, bet jau uz tukšiem vārtiem Feldbergs. Lieliski izdodās viņam Rīpu savaldīt turpat pie vārtu līnijas. Iztos vārtu priekš bīstami un pārvietojas Feldbergs. Vēl viena epizode pietiekami bīstami, ko Somi spēja ātri norganizēt 20 izlases. Šāviens pa vārtiem un ātri realizē skaitlisko vairākumu Somi. Kasparam Haltenam 19 gadi. Redzam vēlreiz atkārtojumā šo izspēles reizi pēc iemetiena izvietojas vairākumu izspēlēja caur aizsargu līdz pat Haltunenam un viņš šāviens arī ir precīzs. Amalējies uzbrucējs Haltunens, viņš Amerikas hokeja līgā 6. Paralēli veids sastāv nomaiņu iespiež Latvijas izlasi aizsardzības zonā. Pārliecinošs sniegums arī šeit Somijam. Tagad atkal vārtu priekš bīstam epizodu un Rīpa nav vārtos neticami. Kāda iespēja? Normi arī vēl skatās, kur tiešām tā Rīpa palika šeit atkārtojumā. Šī piespēle garvārtiem jau liels pārvietojas vārtos arī Feldbergs un teicam epizodu. Strādā, tur sagriežās arī Mitinens. Ātri pa perimetru ar Rīpu kusties driņas Somu. Te šāviens no zilās līnijas. Aizina tiesnes arī spēlēt. Rīpa ir joprojām spēlē. Spēle netiek apturēta. Viss kārtībā. Te šeit izcīnīt Rīpu un tagad. Šaura Leņa no aizvārds un skaists epizodu. Labi, Mateiko vēlreiz. Vēl viens mēties pa vārtiem un no vārtu priekš 3-4 mēģinājumi bija pa vārtiem izdarīt mētienu. Šādā situācijā spēlēt un lūk, arī pēdējās 5 sekundes varam vēl noslēgt epizodi ar mētienu pa vārtiem.
Nē, tas beigās nenotiek un mačs ir noslēdzies. Trešo spēli pēc kārtas Latvijas U20 hokeisti paliek sausā pret Somiem.